Nu, patreiz es atrodos pie Gabriela, man mazdēla Gabriela vārdā nosauktā koka, un viņš ir Ačgārnās pasaules koka, jo mēs šo pasauli redzam Ačgārni ne tā, kā viņi ir īstenībā. Nu, es runāju, protams, attiecībā par sevi. Un šis arī simbolisks koks, un es viņu kādus 3 mēnešus gatavoju, krāsoju, un te viss ir pilns ar simboliem, bet par to mēs tagad neizplūdīsim, jo es šeit stāvot piesaku galveno objektu, nevis galveno, bet beidzamo šīs ekskursijas objektu, kas ir piramīda. Un piramīda viņa ir īpaša to, ka es vēlējos izbaudīt enerģiju, ko dod atrašanās Heopas piramīdā. Un tāpēc šī piramīda pēc visām proporcijām ir Heopas piramīdas prototips. Tur tās visas proporcijas ir ievērotas. Pamatlaukums ir apmēram 144 kvadrātmetri, 12 x 12, un augstums ir kaut kādi 7 cik tur tie metri. Un, nu, tā kā lūgtum. Tas viss no koka, un tās ir skaldnes, šķautnes, kas ir no vara. Sezam, atveries. Nu, kaut kā tā, lūdzu, nāciet, laipni lūgtum. Nu, lūk, tā, mēs esam piramīdā, pirmā stāvā. Saskaņā ar tiem principiem, kādā es viņu būvēju. Pamats ir izlikts ar granīta akmeņiem, lai enerģija atstarotos un viss lai notiktos. Un sākumā šeit nebija šo spoguļu. Spoguļi parādījās vēlāk, pēc tam izstāstīšu, kāpēc. Un pamatlaukums ir pamatlaukums. Šeit ir apkurs sistēma. Arī, protams, kā minimums granīts marmors un tam līdzīgi. Te ir, nu, ar freona tipu šķidrumu tas tiek viss apkurināts. Agrāk svētceļojuma ceļi, nu, kristietības laikā, viņi tika pielīdzināti krustkariem. Cilvēki, kuram nebija naudas vai kuri bija sagrēkojuši daudz, ko slikti izdarījuši, viņi varēja izpirkt baznīcas priekšā savus grēkus piesakoties krustkaros. Jeb ejot pa svētceļojumu ceļu. Ne katrs cilvēks ir spējīgs zobenu vicināt pret kaut kādiem iedomātiem ienaidniekiem. Un es pagājušajā gadu pirmo reizi nogāju visu vienā gabalā, un pēc tam tad izsniedzu indulgenci. Nu, tas ir, vai tā ir indulgence vai nav, to kāds pats var nolēmt, bet viss ir smuki un angļu un latīņu valodā. Es aizmirstu, kurš papīrs un dokuments ir tas galvenais, ja? Bet nu, tas ir kaut kas līdzīgs. Tas ir apliecinājums, ka es esmu nogājis un ka es esmu tīrs Dieva un reliģijas priekšā. Mēs tagad atrodamies piramīdas pirmajā trešdaļā. 1/3 no zemes, un te uz augšu vēl ir 2/3. Un tajā atskaites sistēmā, kurā viņi tika būvēti, šeit ir enerģiju savienošanas krustpunkts. Enerģija, kas iet uz augšu, savienojas ar enerģiju, kas iet uz leju. Un sēžot šeit pareizajā pozā, tas enerģija krustpunkts atrodas manā sirdī. Un, ja te iemeditē saskaņā tiem principiem un ar to sapratni, tad tas dziļums, ko cilvēks var sajust sevī, ir vienkārši neizmērojams. Tu satiec savu patieso esību, ja bezgalību, meditējot šādā vietā un ar šādu sapratni. Es šeit esmu arī, protams, palicis pa nakti. Nu, šeit ir zelta vidusceļš, tas ir mana Budas vieta, un te ir tāds uzlādējiens. Jo tajās reizēs, kad es esmu šeit palicis pa nakti, no rīta es ceļos, tas ir tāds možums, kur var attiecināt uz ķermeņa, prāta un gara kopējo možumu. Un cits vārds ir, protams, iedvesma. Tu piecelies, wow, arī tā var justies. Tātad mēs esam šeit, kur piramīda, kur tornīts. Šī ir tā pirtsmājiņa, kur mēs sākam, kur piramīda. Tā akmens piramīda, kur tur tāda ļoti maziņa. Ja? Tad mēs nogājam šeit, tad mēs uz šeien, tad uz šito māju, tad uz gosmāju, tad uz pirtiņu, tad uz tenisa laukumu. Ja? Tad mēs aizbraucām uz to sirsniņu vietu,
akmens sirsniņa, un tagad mēs esam nonākuši šeit. Tā kā, principā, loks noslēdzies. Šī ir tā mana zīme, ko es jums stāstīju iepriekšējos vidikos, ja? Kas man atnāca Himalajos. Es esmu tas un tas un tas un tas, un tā ir tā mana zīme, mana tā svētība šeit vietē, tāpēc tā ir mana pasaule, mana sapņu pasaule. Vienā brīdī es sapratu, ka es vēlos radīt sev tādu telpu, kur ir maksimāli norobežot no ārpasaules, maksimāli, cik man tehniskie līdzekļi atļauj, un kurā ir maksimāls klusums un maksimāli tumsa. Šī konstrukcija ir pietiekoši bieza, viņa ar visiem izolējušiem materiāliem, un šie spoguļi ir aizsardzība pret ārpasaules ietekmi. Viņi atstaro. To, ko atstaro, protams. Ne jau visu viņi atstaro, bet to, ko atstaro. Katrā ziņā tam es toreiz ticēju. Un tad es uzbūvēju šo telpu. Šī ir klusā melnā istaba. Viņa ir domāta īpašiem retrītiem un īpašām skarbām praksēm. Prāta atbrīvošanai no mošķiem. Lūk, un tātad biezas sienas, tie spoguļi ir uz augšu, uz visām pusēm, un šī ir tāda mana klusā istaba. Šeit es simboliski uzliku savu bildīti, ko man dēls filmēja. Tas ir virzienā uz ziemeļiem, tas ir Ziemeļpolā. Pats Ziemeļpols, uz to brīdi tas bija Ziemeļpols, tas stabiņš ir Ziemeļpols. Un tā vieta ir precīzi Dienvidpols. Tur tā bumbiņa, kas man priekšā, tur tāda bumbiņa redzam, tas ir Dienvidpola, tas centriņš, ja? Un tad es simboliski uztaisīju šo par savus pasaules enerģētisko centru. Šis ir mans pols, šeit ir tā vieta, ap kur ir mana pasaule. Un ja ārpasaulē, tad mēs varam teoretizēt visu ko. Tur ir Rīga, tur ir Cēsis, tad šeit nav ne Rīgas, ne Cēsis, tie ir baltas sienas apkārt. Un tad es no visas pasaules, kur es braucu no kaut kādām speciālām vietām, portāliem un no tā saucamajām zemes čakrām, es vedu akmentiņus, kā šo vietu simbolus, un tad visi man zināmās pasaules enerģētisko centru un portālu pārstāvi ir šeit. Un līdz ar to mans pasaules centrs ir šeit. Jūs esat nonākuši šeit pasaules centrā. Tur arī apakšā ir tās pamatakmens un arī ar sirds trīsstūra zīmi ielikts. Visi šī mūsu šodienas pasākums būtībā ir kaut kas tāds, ka tas, kas iekšā, tas šķiļās ārā. Un tad, kad auglis ir nobriedis, viņš ir noplūcams un dalāms. Un viss šis šodienas mūsu filmēšanas pasākums būtībā ir simbolisks. Tāpēc, ka, kā es minēju, šī ir mana paradīze zemes virsū, un tā paradīze mani sauklēta, mani skopta, un viņa ir mana iekšējā stāvokļa atspoguļojums, ir tāda kā summa. Un tagad tas, kas ir redzams, viņš ir mans pārstāvis, mans tagad pagarinājums. Šie visi lauki, šie visi tie jocīgie objekti ir mans iekšējās pasaules izpaudums, un es to dāvinu tev un katram, kurš redzēs šos video, lai vienkārši es pats mācītos būt tik patiesi, cik es esmu. Es tāds esmu. Es esmu sabūvējis tās piramīdas, torņas, zemnīcas, un to ir grūti racionāli izskaidrot, bet tas es esmu. Un tā ir tā man galvenā vērtība. Es mācos būt patiesas un īsts, tāds, kāds esmu. Jā, un kaut kā tā. Un tā kā mūsu šodienas beidzamais pasākums bija piramīdas un torņa apmeklējums. Viņš ir beidzies. Zeme un saule, vīrišķais un sievišķais ir apvienojušies. Un mēs beidzam šo reportāžu. Paldies, ka jūs bijāt!